Varbūt ir kaut kādi konkrēti jautājumi, varbūt uzreiz varam sākt ar to. Esat kaut ko darījuši paši, kaut kādas pieredzes nav? Skrāpējuši. Ar fēna palīdzību? Jā. Ok. Labi. Tad līdz, šitai nav krāsos skrāpēs nekas, bet līdz šitādam finišam jūs esat tikuši. Tas ir ļoti labi. Tas ir daudz. Jā. Jautājums par to, vai ir iespējams, saprot, ka tur rādīs ar fēnošanu. Ar fēnošanu, jā. Bet vai ir iespējams kaut kāds ķīmisks materiāls, ko tam logam uzlikt un tā krāsa, tad vieglāk nonāk nost, ka viņi var dabūt nost? Bez fēnošanas. Veiklā nopērkāms larofēns vai neklorofēns. Jā. Krāsas noņēmējs. Bet es ieteiktu Bartolaina krāsas noņēmēju, kas ir bez smakas lielas. Tāpat ir maska jāizmanto, tāpat tā ir ķīmija, tāpat viņi ir gaisā. Vienīgais tas, ka galva nesāk sāpēt pēc stundas, varbūt tikai pēc 3 stundām. Jā, veidināmā telpā tas ir labāk. Protams, maska ir ieteicams. Drošība pirmajā vietā, veselība pirmajā vietā. Un tad viņu uzklāja, ar ko viņa rotu uzklāja? Ar rotu uzklāja. Labākajā gadījumā aptin vēl ar pārtikas plēvi, ka viņa tur pamarinājās kādu stundiņu, jo viņa pēc 15 minūtēm viņa jau sāk kalst, un tad viņa sāk atkal piedegt, un tad atkal tas process karās. Klāja rotu logam, tad logu aptina pārtikas. Jā. Un tad? Tad pagaida kaut kādu stundu, pusstundu. Jā. Tad noņem nost, un tad tikpat labi ar špakteli apsņām kaut kādiem skrāpjiem ņem nost. Un process atkārto tik bieži, cik vien vajag. Tādā gadījumā stiklu var atstāt, vai stiklus jāņem ārā jebkurā gadījumā? Stiklos ieteiktu notīt, nopakot ar kaut ko citu, piemēram, arī kaut kādu pārtikas plēvi ar skočiem tā, lai tas netiek. Jo es nezinu pēc pieredzes, nepateikšu, kas ar to stiklu var notikt. Viņam var parādīties kaut kādi pleķi vai tā kā riskēt nevajadzētu. Ok, jā, bišķīt ačgārni, bet finišs process notiek tā. Sākumā mēs eļļojam koku, tā kā viņš ir apstrādāts. Lineļa spernicu izmanto, kas ir jau karsēta lineļa. Šeit ir burciņā paraugs. Teorētiski nekas īpašs. Varbūt jūs arī kaut kādu Vincensu iespējams, ka pārdot, neko nereklamēju. Teorētiski jebkas der, kaut kādas lētās, nezinu, atkarīgs no jūsu vēlmēm un vajadzībām. Sveiki, terpentīns nāk klāt, eļļai līdz 10% pieejauc klāt un silda ūdens peldē. Plītni ir ieslēgti ir ūdens un trauks ir burciņa, tāpēc, ka tas ir vieglāk pieejamākais materiāls, kas mums ir. Viņu arī var kārtīgi aiztaisīt, lai viņa neizgaro, vai arī nesāk tur veidoties kaut kādi procesi. Tāpat arī tas pats arī attiecās uz krāsu. Piepilna klāt terpentīnu, liek ūdens peldē. Ūdenim nedrīkst vārīt, nedrīkst viņu vārīt, viņš var izdalīt garaiņus. Varbūt kāds redz burbulis no burkas apakšas pasprūk ārā, bet vārīt nevajadzētu. Tad siltu klāja virsū ir jebkāda veida otu materiālam. Tā, šito mēs ļoti laikam. Jā. Kas notiek, ja nesilda? Viņa netiek tik dziļi iekšā tajā kokā, tas ir viens, un otrs, viņa lielāka iespēja pastāv, kad tā eļļa nožūstot, viņa veido tādu glumu, lipīgu kārtu, kas ir atkal jāskrāpē nost, jātīra nost, jāmazgā nost, un tas kaut tā kā, sačakarē procesu. Teorētiski uzsilda, uzklāja, viņa iesūcās iekšā, vecam kokam viņš ņem vairāk eļas iekšā, tas nozīmē, ka process ir jāatkārto. To var redzēt, kad viņš paliek mitrs, vai arī tajās vietās, kur viņš iesūcās, viņš paliek sauss. To arī vizuāli var redzēt, kur vienkārši pazūd, viņš tā kā paliek matēts, nav vairs spīdīgs, jo eļas nav virsū. Un tā, kad noeļo, tad ir kokvilnas lupatas, var arī papīra vielīšus izmantot. Visparastākos tas viss ir liekais jāslauka nost. Es ieteiktu atkarīgs arī no laikapstākļiem, no temperatūras, no visiem citiem faktoriem. Pārsvarā tā ir temperatūra un mitrums gaisā. Pēc kaut kādas pusstundas tā eļļa ir jāslauka nost. Visa kārtīgi no visām gropītēm. Jādabū nost. Un ļoti svarīga piezīme, tās eļļas lupatas, ja viņas sastāja vienkārši tāpat, tad viņas pašai izdegās. Lineļa viņa sāk veidoties
karšanas process, un viņi var pašaiztikties. Neviena darbnīca ir nodegusi tādā veidā. Mums ne, bet pasaulē un dzīvē. Obligāti ir demonstratīvi ūdens spainis, viņā ar lupatas, pēc tam samet iekšā. Un tā kā viņas tur ir pastāvējušas, izmirkušas, tad viņas var arī mest ārā izkastē, lai vairs nekas tur nenotiks. Bet tas ir obligāti un tas ir vienmēr. Arī darbā visiem atkārtoju. Katru reizi, ja cilvēks ir jau 10 reizes eļļojis, es tāpat atgādinu, ka viņam ir jāpaņem ūdens spainis blakus un jāmet tās lupatas ūdenī. Tad pēc pusstundas ir jāņem tā? Plus mīnus, jā. Var skatīties pēc situācijas. Ja tas koks ir vecāks, tur arī, es nestāstu, ka tas ir vienīgais pareizais un vienīgais veids, kā to darīt. Ir katrs meistars savādāks un katram tas process notiek savādāk. Tā doma ir tāda, mēs tā darbā arī daram. Bet tā nav absolūtā patiesība. Cik siltai tad eļļai ideālā gadījumā būtu jābūt? Pēc temperatūras nepateikšu. Nekad neesmu izmantojis termometru. Uz tausta ir tā, ka tas ūdens ir, ka nevar noturēt. Kad iebāz pirkstu, izvelc ārā, sajūta, ka viņa ir karsta. Kad bišķī garēnīts nāk ārā. Tur varētu būt kaut kādi 45-50 grādi. Un eļļa attiecīgi uzsilst līdzīgā temperatūrā. Viņa izņem ārā, es viņai īsti nevarētu pieskarties. Tā vajadzētu būt. No ārpus tam traukam, kurā es... Burkai? Jā. Varētu būt tā, ka cimdos jāņem ārā, kad noturēt rokās ilgi nevarētu. Jā. Varbūt var aiz augšas paņemt izcelt, bet kad mēs esam noeļojuši, mēs varētu arī īstenībā demonstrīt parādīt. Demonstrēšanas dēļ nolūkā, es uzklāšu bišķīt uz tās koksnes, lai jūs saprotat, par ko es runāju, lai arī vizuāli tas viss paliek atmiņā. Tā eļļa nav jāklāj. Es nezinu, vai jūs esat krāsojuši. Kāds no jums noteikti ir krāsojis. Varbūt visi esat krāsojuši, kad ar ūdens bāzes krāsām strādā, tad viņas uzklājas virsmas. Ar eļļu un eļļas krāsām ir tā, ka viņas ir jāieberž. Ir īpaši pirmie slāņi. Eļļa nav obligāti baigi jāieberž, bet viņa ir jāiestrādā tajā kokā. Tā pašā laikā arī tas, ka viņa ir karsēta un viņa ir bišķīt atšķaidīta terpentīna, tas arī palielina to iesūkšanās procesu. Un šeit man ir dažādi paraugi, tā man nav vienam jābūt ir. Kur ir rotas, dažāda garuma, nogrieztas. Šī nav nogriezta, pārējās ir nogrieztas. Es ieteiktu arī eļļošanai, šobrīd es paņēmu svaigu, bet tas arī ir atkarīgs, otrs visvienkāršākās, vislētākās, bet nekas tur īpaši svarīgs nav jāņem vērā, tikai tas, ka sari krīt ārā un tad viņi jānolasa no virsmas. Klāja rotu. Es ieteiktu jau pirmo nogriezt. Vislabākais veids ir šķēris vai, ja ir asas kalds, vienkārši uzliek virsū un nogriež. Ja tādi instrumenti ir pieejami. Varat atnākt arī, saprast, par ko ir runa, kad ar šādu otu īsti neieberzīs iekšā to krāsu. Šī jau ir bišķīt labāka, varbūt kaut kādām finiša kārtām būs labāka. Šis būs vēl bišķīt labāk, tur ir pāris milimetru atšķirība. Un šis jau ir puse nogriezta, tas būs pirmajai kārtai obligāti. Es ieteiktu, ka šis cietums jūs varat pataustīt. Pirmajai kārtai vajag cietāk? Jā. Pirmajai kārtai vajag cietāk, jo es jums demonstrēšu arī to procesu, kā tiek krāsots. Protams, ka tas viss ir tāds uz sajūtām balstīts process tādā veidā, kad kamēr to neizdara, tikmēr to ir grūti nodot vārdos. Bet ieberšana nozīmē ieberšana, nevis uzklāšana. Ja mēs, piemēram,
Es tagad parādīšu. Krāsa ir. Uzklāta. Nu, pieņemsim, ka šis ir uzklātais posms. Tā, jā. Un šis būs pirmais slānis ieberstais. Vēl kāda nianse, kad krāsu neņem daudz, viņu paņem uz otras gala. Teorētiski, viņa ar laiku tāpat piesūksies, viņa būs pelta, bet to krāsu neņem daudz, to otru nemērcē tajā krāsā, viņu pabaksta bišķītajā. Tad šajā vietā būs iebersta. Atšķirību var redzēt. Tā ir lineļas baltā krāsa, jā. Lineļas baltā krāsa, jā. Nevis ar pigmentu krāsas eļļa, bet lineļas baltā krāsa ir atšķirība tam. Nav, man liekas, atšķirības. Tam nav. Nē. Un tad pamatā iet pirmā kārta, kas ir vienkārši lineļa, un otrā kārta, tad jau ir ar toni, varbūt, vai otrādi. Var arī darīt tā, jā. Īstenībā ir, kad viņām ir tonis, viņas vairāk noklāja. Te var redzēt, ka tas koks spīd cauri. Ja tā būs kaut kāda tonētā, atkal gaiša, viņa atkal spīdēs cauri. Ja viņa būs tumšāka, viņai mazāk spīdēs cauri. Bet doma ir tāda, ka, jā. Ka pirmo klāja toni vai pirmo klāja parasto bāzi un tad? Nav atšķirības, jā. Ja tā ir viena no tās pašas bāzes, kas ir lineļas krāsa, tad nav atšķirības. Atšķirība šajā gadījumā ir tāda, ka slānis ir 50 reizes plānāks, viņa ir dziļāk iestrādāta kokā, viņa iestrādāta porās, iebersta kārtīgi. Un šādam jāizskatās grunts slānim. Šis īsti neder. Ja slānis ir pa lielu, tas nozīmē, ka otrā slānī mēs liksim vēl tikpat biezu, nākamajā vēl tikpat biezu. Varbūt kādam pietiek ar vienu, un tad viņš uztaisa tādu. Bet ir risks, kad viņa ātrāk lobīsies nost. Kā zvīņām nāks nost, un jēga tad nav īsti. Ja grib, lai kārtīgi iestrādājās, ir 3 līdz 5 slāņi un pat tādam mazam slānītam. Paņem pēc tam nākamajiem slāņiem varbūt bišķī garākus sarus. Atkal pēc jūsu personīgajām preferencēm un sajūtām, ja jums gribās un patīk, tad var uzklāt arī nākamos slāņus bišķīt biezākos. Bet ja pirmos ieteiktu klāt ļoti tā kā, tas smalks. Ir tā kā nevajag, jā? Šis ir tā kā nevajag, šis ir tā kā vajag, jā. Starpība ir tāda, ka šitiem, kur vajag, jūs paņēmāt to cietāku otu un tā arī. Jā, tāpēc es vienkārši parādīju to, kas notiek, ja to otu neapgriež. Protams, es ar šo otu arī varu mēģināt tagad izberst, dabūt kaut ko labāku. Es pateiktu, ka varbūt pat pieņemami labāku, bet tas, ka atkal man pirksti atkal sāp vairāk. Un tā otra arī, kur sars jau krīt ārā, viņš ir, Un šitas ir viens slānis, tad nākamais slānis atkal sākās ar eļas likšanu vai? Nē. Tad ir tikai krāsošana. Eļļa ir strādā tā kā grunts un tā kā antiseptiķis un aizsarg slānis visai koksnei. Un pēc tam krāso vēl viena nianse, ko es atceros, kad eļļo vienā dienā vai no rīta, un tad nākamajā dienā vai vakarā krāso. Kad tur ir jūs uzaļļojat, noslaukat pēc pusstundas plus mīnus, un tad pēc vairākām stundām, kaut kādām 4-5 kā minimums, jūs krāsojat. Jo tā eļļa jūs noslaukat, viņai tāpat ir nedaudz jāapžūst, tam terpentīnam nedaudz jāpagaro ārā, tai eļļai nedaudz jāiesūcās atkal kokā iekšā. Visādas tādas nianses, kas ir svarīgas. Piemēram, pirmā kārta ir uzlikta jau senāku laiku, iekštelpas, bet pirmā kārta ir uzlikta, piemēram, gadu atpakaļ, ja gribās uzlikt otru kārtu. Var likt uzreiz pat taisnot, notīrīt? Notīrīt obligāti, jā. Bet es domāju, ka var, jā. Vienkārši vēl otro slānu uzlikt. Jā, es domāju, ka ja viņa izskatās vizuāli kārtībā un tur nav kaut kādas anomālijas, tad visdrīzāk, ka var, jā. Eļļot, man liekas. Jā, eļļot. Atkal grīdai varbūt tur kaut kāds tauks slānīts varētu būt, tad varbūt kaut kāda attaukošana, bet tas atkal ir triki jautājums. Pēc sajūtām jāskatās, jā. Tīra tā virsma, tad drīkst arī pēc ilgāka laika to otro. Jā,
Jā. No, darbā jau arī tā notiek pa lielam, kad uzkrāso pirmos 2 slāņus, un tad finiša logus saliek visus vietās, objektā notiek būvniecība, tur ir tikai plēja uzlikta virsū, tāpat tie putekļi tur grozās. Sanāk finiša slāni krāsot pēc pusgada gada tāpat. Klāj, notīra visu kārtīgi ar lupatām, nosūknē tur visu ar putekļu sūcējiem, palodas un tā, un klāj un turās. Man vēl viens jautājums. Jūs teicāt, ka bāzi lineļu. Piemēram, cik es zinu, varbūt kokiem tas nav tik aktuāli, bet piemēram kokam, kas ārā stāv, ir pakļauts temperatūras un laika apstākļi, liek arī tā kā priežu darbu, kā antiseptiķi, un pēc tam liek toni. Vai tas tā bija īsti labi? Nezināšu īstenībā komentēt par šo. Tā kā stāstīja, ka piemēram bērnu koku konstrukcijām izturīgāks pret mitrumu, slapjumu un tādām lietām būtu tīrā priežu darba, kur pašā uzsildītu ar temperatūru un atšķaidītu. Jā, es esmu dzirdējis, ka tā dara, bet diemžēl komentēt nemācēšu. Tā, labi, tālāk tad varam visi nākt uz šo pusi. Šo mēs tikām galā. Plus mīnus kaut ko vēl bišķīt piebildīšu. Tālāk ir stiklošana. Protams, kad šis ir tas variants, kad nokrāso pirmo slāni, kas ir arī svarīgi pirms stiklošanas, kad jūs uzklājat pirmo, jūs tad arī varat sākt stiklot, tā, kad tas koks viss tīrs un tā tālāk. Gropes nekrāso. Šīs stiklošanas gropas, kas ir šajā vietā, nekrāso. Viņas klāja ar lineļu, arī tāpat kā visu vērti neļojat, un pirms stiklošanas eļļo vēlreiz. Tā kā vienalga, cik jūs slāņus te uzklājat visam kopā procesā, tur 2, 3, cik tas koks ir vecāks, viņš sūks vairāk. Pārcensties arī nevajag, kamēr viņš tur vispār neņem, jo pēc pieredzes var pateikt, ka saules pusē stāvot logi, ja viņiem ir pārāk daudz eļas, tad viņi sāk grūst ārā pēc laika. Ar visu krāsu aizpelda. Tāda ir mana pieredze. Kāds varbūt pateiks, ka tā nav, bet kādam arī tā gadās. Jā, gropēm ir obligāti svarīgi par kitas ņemšanu ārā, jums pastāstīs ārā, bet, ka šīs gropas ir tīras, jūs varat uzmanīgi ar pirkstiem pavilkt, ka viņš viss ir rupšs, netīrs un ar visādām paliekām. Vēl nianse, kas ir jāņem vērā, parasti logi ir ielikti uz līstītēm. Šeit arī ir parauga līstīte, osas vai ozols, osas laikam. Jo izturīgāks viņas parasti ir pienaglotas, tās naglas sarūsējušas, līstīti ņem nost un tur paliek nagliņa, bet viņa paliek pusmilimetrs ārā. Jūs visu notīrat, viss kārtībā, uzliekat kiti virsū, liekat stiklu iekšā un viņš aizplīst. Sīkums, bet bēdīgi. Un tad svarīgais ir moments tās naglas piefiksēt un izvilkt ārā. Ir dažāda veida knaiblas, par tām es domāju, ka nav jāstāsta. Ir, man liekas, ka 5 vai 6 dažādi veidi. Un ir arī dornīši, ar ko, ja galīgi viņa nevar izvilkt, lai to koku nedaudzīt ārā, uzliek uz tās naglas un iedzen vienkārši dziļāk iekšā, lai viņa tur paliek. Tā. Okay. Tagad tas viss ir notīrīts. Es te bišķīt uzslīpēšu. Kad sāk darīt, tad es sāk atcerēties. Slīpējot šīs vietas ļoti uzmanīgi, jo kādreiz tas nošapīrs aizķer skaidu un tad milzīgi skaida aiziet noplēst un bieži vien zem naga vai pirkstā. Tā kā izmantojiet cimdus un labākajā gadījumā tas nav klucīts, bet tas būs piemēram klucīts, liekat vienkārši klucīšus virsū un slīpēt ar klucīšu stūrīšiem. Tas ir arī ieteikams no pieredzes. Jā, tas nošapīrs. Un kite. 2 veida kitas man ir atvestis. Nē, 3 veida. Šis ir kaut kas ļoti labs, šis ir kaut kas ļoti savādāks. Un rakstīs logu kite, nezinu, vai esat darbojušies, bet šī ir viņa stikla virsū, virspusē kitē neiesaku, nesanāks. Viņa ir diezgan lipīga un vilksies līdzi. Viņa noder procesa atvieglošanai vienkārši iespiest apakšā. Teorijā kiti iespiežam apakšā, noeļojam, tātad noslaukam lieko, uzspiežam kiti pa perimetru,
ņemam stiklu atkal ar cimdiem, jo stiklu var viegli sagriezties, liekam virsū. Uzliekam virsū. Šis ir stikls padzīvojis, ir pagājušā gada meistarklases pārdzīvojis, tā kā cerams arī šīs pārdzīvos. Tā, nepareizi ieliku. Tā. Vēl kāda nianse, ka tās stikls tiek izņemts ārā, tur iespējams procesa laikā geometrija pamainās, tad tas stikls arī ir, viņš var neiet iekšā kaut kādos stūros. Ja jūs izmantojat vecos stiklus un nesat veiksmīgi izņēmuši viņus ārā, ka viņi nesaplīst, tad jūs varat noteikti uzzīmēt, piemēram, ierakstīt iekšpuse, tur kreisā vērtne, tā lai jūs zinat arī kādā virzienā viņu atpakaļ likt, jo otrādāk viņš var neiet. Iedomāsimies, ka te apakšā ir ķite. Jūs to stiklu uzliekat, un tad viņš ir uzmanīgi jāspiež iekšā. Tiem, kam ir instrumenti mājās, var izmantot vibroslīpmašīnas, uzliekot paralonu vai filtru virsū, un uzliekot virsū ievibrējot, tad viņš viss tur tajā ķitē iesēžās, liekais izspiežās apakšā. Jūs ar ķitas nazivi ar kaut kādu bakteļu lāpstiņu varat to lieko noņemt nost, un tad jūs redzat arī šo malu. Kāpēc viņa neliek ir tik daudz, ka viņa spiež? Jūs varat arī nelikt, jūs varat arī likt mazāk. Jāliek ir tik daudz, jo gadījumos, kad, piemēram, geometrija nesakrīt šajās vietās, te ir puscentimetra atšķirība, piemēram, šajās vietās. Un, ja ieliek par maz, tad viņa te ir tāda viļņaina, un tad viņa atkal jāspiež iekšā. Tur, tas ir tāds čakarīgs process, tāpēc ir jāieliek bišķīt vairāk. Vēl kas ir, šī ķite ir mīkstāka. Mārtiņš saka, ka viņu pārsvarā izmanto tikai kaut kādām mazu plaisu. Ir grūti uzlikt, ja daudziem logiem jāliek, ir vienkārši. Jā, tas ir viens. Jā. Ķītēšanai no augšpuses arī neiesaku, es arī zem stikla viņu nekad neesmu licis, bet tas ir tas, ko pārdod veikalos. Es nezinu kādiem mērķiem, bet mēs viņus izmantojam mazu plaisu pildīšanai. Jo šitā, kas ir šajā spainī, viņi ir tāda, jūs varat arī paņemt pačamdīt. Viņi ir, viņu nevar atkal iespiest tajās mazajās plaisās tik ļoti labi. Un, tā ir tā lielā, jā. Jo šitas ir vakars uz ezera. Jā. Jā, varat droši ņemiet. Un, jā, tā kā, nezinu, labāk šito varbūt pat nepirkt. Kaut kā tā. Tā pie kā es paliku. Tā, kad apakšā ir ķite noņemta, jūs redzat šito maliņu, tad jūs varat sākt naglot. Nagluņas ir dažādas, ir veikalā nopērkamas dažādas cinkotās tādas, izmantojuši mēs arī esam galviņas, mēs kožam nost ar knaiplēm, jo tā galviņa bieži vien iespiežās stiklā un atkal stiklu saplēš. Perfekts variants. Ir speciāls pistoles, kas šauj pa 200 eiro, viņas pieliek klāt, viņa tāda maz nagliņiešai. Bet kaut kas budžetam draudzīgāks ir šādas stieplītes, ir somiem. Es pēc tam varēšu padalīties ar mājaslapu, interesē. Viņi pārdod šādus bundulīšus, kaut kādas 30 stieplītes pa kaut kādu 5 eiro, nekas īpašs. Tās ir varas stieplītes, kas ir viņām tik unikāls un tik foršs, ka viņas var atlocīt 90 grādu leņķī, pielikt klāt, ar rāmu riesist tik dziļi, cik vajag, tā, lai viņa nepārklāj šo līniju un tā, lai viņa ir virs stikla šajā diapazonā. Iedzen iekšā un noloka nost. Viss. Perfekts variants. Un ļoti lēts. Vienkārši. Es nezinu, cik ilgi jāgaida, protams. Nekad neesmu pasūtījis, bet jā, šis ir dāvinājums no kolēģa demonstrēšanai. Jā, sadzen nagluņas un tad ķitē no augšpuses.
Arī kas ir pie procesa, ko varbūt tur nepastāstīs, kad šīs malas ir jāsaudzē, ja tur kaut kas izplīst, bieži vien protezē, bet, ja kaut kāds vilnīts ir, tad, ir jātrenē roka stingri novilkt kitinu pāri. Un tagad es varētu īsumā parādīt, kā tas notiek. Kāpēc jūs minējat, apakšā tā ķite jānotīra, tāpēc, ka liekot stiklu, viņi tur vienkārši izspiežās ārā? Ja? Viņi izspiežās ārā, jā. Uzlieku šitās malas. Teorētiski vienkārši es parādīšu uz šī stikla. Varbūt. Kā vēlaties to darīt. Kāds ņem uz špaktelāpsiņus un keksē ciet, kāds taisa desiņus un vienkārši spiež virsū. Tagad viņa nelips, jo tagad viņa ir lineļas nav klāt, viņa nav grunts slāņa. Un teorētiski šādā veidā arī viņu saliek, un tad pēc tam liekot virsū, viņa jebkurā gadījumā kaut kas izspiedīsies ārā. Un viņi izspiežās ārā, jūs savācat un jūs turpināt viņu izmantot. Viņu, kamēr viņa nav nokritusi zemē, tikmēr viņa. Jā. Viņa diezgan viegli nāk nost. Viņa teorētiski, es tagad nevarēšu parādīt, bet braucot pa stiklu ar špaktelāpsiņu ar jebko, viņa nonāk nost ļoti viegli. Ir īpaši ar to maliņu braucot. Es pareizi saprotu, to stiklu piefiksē ar nagliņu, nevis ar līstīti? Ja jūs negribat kitēt no augšas, jūs varat ar līstīti arī izmantot. Tā kā, tas ir padomu laika mantojums, tādas metodas cilvēki izmantoja, bet līstīts. Jā. Vēsturiski visi ar kiti tomēr ir kitējuši. Vienkārši maniem logiem ir kita, un es domāju, ka tas ir īstenībā nepareizi, ka tas ir gluži otrādā. Jā, mēs izmantojam, tomēr restaurācijā nodarbojoties, izmantojam ekoloģiskus variantus, un kita tomēr viņa ir garantie 10 gadi, ja viņa kārtīgi tiek ieklāta, un viņa turās, un viņa tiek uzpasēta. Protams, saules pusē tur var būt 5 gadi dažreiz, tas ir atkarīgs atkal no 101 faktoru. Bet līstīte ir pāris gadi varbūt. Labi, ja tas ir kaut kāds ozols vai osis, tad visdrīzāk viņu varētu nostāvēt ilgāk. Bet atkal ar kiti ir pluss tāds, ka līstei tomēr arī tas ūdens spraucās cauri un viņš bojā koku. Kitei tomēr tas ūdens neiet cauri. Tad viņai tā kā divas funkcijas. Pieturēt viņus, ielīmēt viņu un tā kā... Ielīmēt, hermētiķis, arī gaisu nelaiž cauri. Jā. Un, kā tā kitēšana notiek. Šie paraudziņi ir tas, kas notiek spaiņa augšā, tā kā viņš pastāv ilgāku laiku. Tie ir tāda zapte, tie ir kaut kas vēl kolēģis krāsī jautas nedaudz zilo. Bet šo mēs nejaucam iekšā. Viņš nešķīdīs, tas ir jāmet ārā. Un ņemam smuku, tīru kiti, tīpaši stiklošanai. Ja kaut kādas spraugas jāsmērē ciet ar kiti, kaut kādas, piemēram, tās var mierīgi arī ar savādāku veidu kiti. Vēl. Nedaudz nobīd no tēmas, bet tā, kad aizkitē ciet, lieko var mierīgi paņemt ar lupatu noslaucīt, un viņa paliek tikai tajā spraudziņā. Tas ir ātra piezīme par kitēšanu, kaut kādu plaisu kitēšanu. Tad sanāk uzliek to kārtiņām, es vienkārši domāju, tā kā te jau viss ir izdarīts, to nevar redzēt. Maniem logiem ir kārtīgi tāda ķitas kārta. Viņu kā dabūt nost, lai to logu izņemt ārā stiklu? Fēnošana. Fēnošana ir variants. Ja viņa ir pārakmeņojusies tāda, kā jau akmens tur cieta, tad var mērcēt arī ar lineļu, sakarsē lineļu virsū, lai viņa atmiekškējās. Viņa ir tikai krāsoti daudz reizes un tā. Tad tikai ar principā fēnu? Mehāniski, jā. Fēns un skrāpis, kaut kāds kalts, varbūt arī instrumentu klāstā ir kaut kāds kalts, kas nav super ass pulēts, un mēģina uzmanīgi kasīt ārā. Ja, piemēram, stiklu negrib saglabāt, ja tur ir saskrāpēti stikli vai kaut kāda doma mainīta, vai viņš jau ir saplīsis vai kaut kādās divos posmos likts, es iesaku uzvilkt brilles un izsist to stiklu, un kiti tad nāks 100 reizes vieglāk ārā.
vienkārši viņu paņems aiz maliņas un palauzīs un viss. Sakiet, lūdzu, šie vecie stīkli, kas ir, pieņemsim 100 gadus veci, cik viņi siltuma noturīgi ir? Vienkārši ir tā pieredze tāda, ka vairs netur tā kā siltuma tie logi no mūsdienām. Jā, ja jūs šo visu izdarat kārtīgi, tas uzlabo to siltumu energoefektivitāti, bet ārā arī jums Mārtiņš pastāstīs par blīvgumiju iestrādi, ko mūsdienās dara. Iekšējām vērtnēm kārbai pa perimetru iefrēzē mazu gropītu un ieliek blīvgumiju iekšā. Un tas arī tā kā, tur nepūš vējš vispār vairāk. Un tas arī uzlabo energoefektivitāti. Par paketēm es, diemžēl, tās ir šausmas, ko cilvēki iesaka, ka kaut kādas paketes likt vecajos logos. Bet, jā. Atgriežoties pie tēmas, tad es parādu, ka es balstu, protams, to lāpstiņu uz tās malas koka un velku vizuāli apmēram pēc sajūtām tajā vietā, kur viņam iet tā koka mala. Tad lieko vienkārši var noņemt nost. Diezgan viegli nāk nost. Te ir kaut kāda šaiza izveidojusies. Tur var uzlikt pa jaunu. Pārvilkt pāri. Es tagad uz ātru roku. Neko perfektu es te nemēstarošu. Pārvilku ar pirkstu kaut kādas mazās kantītes, kas ir uznākušas uz augšu. Uzliek, un tāds ir tas kitējums. Tā viņam jāizskatās. Stūri ir cits jautājums. Tur vienkārši jābakstās no vienas puses uz otru pusi, un tur, kamēr to stūri dabū, bet tas ir atkal cilvēku. Krāsot viņu varētu pēc 3 dienām. Viņu uz ļoti, ļoti minimāli slānīts, bet cilājot logus jāuzmanās ar pirkstu, var iebakstīt ļoti viegli. Un žūst viņa līdz pilnīgai izžūšanai, pārakmeņošanai ir 10 gadi. Bet tad pēc 3 dienām varētu viņu krāsot? Var sākt krāsot, jā. Es ieteiktu kā minimums 3 dienas, bet arī atkarīgs no apstākļiem, no temperatūras, no mitruma gaisā. Arī tas man ir tāds jautājums, ja mājā dzīvo cilvēki, tā nav jāatjauno pilnīgi tā, tad tas vispār ir iespējams izdarīt šo, neizņemot tos logus ārā vai tas... Vērtni jau nav nemaz tik grūti izņemt, ja viņi ir parastā vērtne. Viņu var... Katru vakaru iekšā? Jā. Ja viņa ir pielikta kārtīgi pieneglota, vēl viena nianse, kad stiklu liek iekšā, skatās, kur apakša, kur lāsenis ir. Ja te ir spraugas, paņem kaut kādu koka līstīti pēc izmēra, mazu ieliek iekšā un piegriež tā, lai tas stikls nesēžās lejā, jo gadās tā, ka tur ir sprauga, uzliek visu kiti, viss kārtībā, logu paceļ augšā, uzliek un tad viņš ar visu kiti noslīt. Un te ir viss pa pieskarēs gājis. Bet tad varbūt ir labāk viņu turēt jau stāvus, kamēr viņš žūst un starpojās. Var arī šādi vienkārši ielikt kaut kādu līstīti. Sērkots viņus cilvēki izmanto. Arī pabāž apakšā un, kā saka, kamēr tas strādā, tikmēr tas strādā. Jā, jo, atkal tās nagliņas, protams, ir tad jāpiesit tā, lai viņas ir līdz ar to stiklu. Ja viņas ir kaut kāda milimetra nost, tas atkal stikls var pastaigāt un izcilāt visu kiti. Tas arī nav vajadzīgs. Tad arī... Kā tās nagliņas jūs varat parādīt, kā viņas ir? Kā viņas sit? Viens variants ir uzlikt papīru virsū, kas ir labākais variants. Var arī izmantot plānāšas pakteļus, šitādas arī var uzlikt. Un kas ir svarīgi, lai āmuram ir asas malas. Ja viņam ir iepaļās malas, tad viņš īsti nestrādā. Tas arī ir. Ir parasti āmuri, es nezinu, vai man te ir kastē. Man liekas, ka nebūs. Tas ir super lielais āmurs, bet ideja ir tāda, ka viņam ir apaļās malas. Paņem fleksi, slīpuma papīru vai kaut ko, jebko noslīpē vienkārši taisni, un tad viņam tās asās malas ir. Rekur vispār bija. Jā, rekur āmurs. Nošļaukt tām malām. Vēl viens variants, ko kolēģis iemācīja pagājušā gadā, ka pieliek, es pamēģināšu, es šito nekad neesmu darījis.
pieliek šādu un tad ar viņa palīdzību doma ir skaidra. Tā kā tāda palīdzība, ka viņam ir asas malas un šitam nav asas malas, tad var izmantot tādu metodu. Kaut kā tā. Šitā? Viņa vienkārši atloka un viņa nolūst. Es varu parādīt rekordu. Šādi te pāri un tad liek to ķiti virsū. Jā. Tai nagliņai ir jābūt dziļāk. Es tagad vienkārši, lai viņu vieglāk izvilkt ārā, bet viņai ir jābūt dziļāk tā, lai viņa ir zem tās ķites. Viņai jābūt līdz šeit apmēram plus mīnus tā, lai viņa piespiež to stiklu, bet lai viņa arī nedegojās ārpus ķites. Tā. Ja izmanto parastās nagliņas, tad paņem kaut kādas knīpstangas, ar ko viņu pietur, un tad atkal sit. Un tā, lai viņi tur nelokās. Nagiem arī var turēt. Esmu vienkārši piespiedis klāt un sitis sev pa nagu. Visādi gadās, bet, ir arī, kas ir svarīgs arī, varbūt, man liekas pašsaprotami, bet, kad āmuru velk pa to virsmu, ka viņu necilā, un kad stiklu var sasit, ka viņu tomēr vēl slidina pa to stiklu. Šis papīrs varbūt ieteikt nedaudz biezāku, bet strādā tikpat labi. Vēl viena nianse. Sitot naglas, koks ir šķiedrainis, viņam tā šķiedras iet pāpli, un bieži vien ir tā, ka tā šķiedra aiziet šādā virzienā, un naglu sitot, viņa arī aiziet pa to šķiedru, tur, kur viņai vismazākā pretestība. Un sitot šito varbūt nebūs nekas, jo viņa ir diezgan lokana, varš ir diezgan mīksts priekš tādām darīšanām, bet ja stikls ir kaut kāds vēsturiskais 2 mm, tas var radīt problēmas tādas, ka tā nagla iespiežās, viņa iet uz augšu, viņa iespiežās tajā stiklā, un viņa arī var saplēst to stiklu. Sīkumi biedāji, šausmu stāsti, bet visas nianses, kas var noderēt dzīvē, darot šo visu. Tā. Piemēram, to āmrīt apīt kaut kādu izolācijas lentu papīru, tad es esmu redzējis, ka tā dara. Tā kā, ar izolācijas lentu viņš var tik labi neslīdēt. Es domāju, papīru kaut Jā, varbūt šo pašu papīru skoču var arī izmantot. Jā, kāpēc gan ne? Jā, tā kā tā ķite visa ir, viņa ir nožūsi, tad, protams, var ķerties klāt krāsošanai. Ķites krāsošanai, kas ir nekas atšķirīgs. Protams, tad gan mēs ņemam mīkstotu, nevis cietu. Ja tā ķite vēl nav kārtīgi apžūsi, paņem labāk mīkstāku. Dažādi izmēri, dažādas maziņās arī. Šādas, šī varbūt ir pat cietu, šī varbūt būs labāk, ļoti mīksta, apaļā. Un, arī uzsilda krāsu. Mērķis iekšā un uzmanīgi velk. Ir meistari, kas vienkārši novelk taisnu smuku līniju. Es izmantoju skoču. Uzlīmēju skoču ļoti taisnā līnijā. Stūri arī taisni nogriežu visu pa perimetru. Tad es nokrāsoju. Tik ideja ir tāda, ka to skoču pēc krāsošanas uzreiz ņemu nost. Ja viņš izžūst, tā krāsa izžūst arī uz skoču, un tad plēšot nost, mēs noplēšam visu krāsu arī no ķites. Jā, kaut kā tā. Kādi jautājumi? Tā pati krāsa. Lineļas, baltā. Jebkurā tonī kādā jums ir. Pasūtam mēs krāsas pie raituma. Par veikalā pirktējām krāsām neko nevar ieteikt. Tagad ir laikam ekokrāsas.lv arī kaut ko piedāvā uz pusi lētāk nekā raitams. To mēs arī neesam strādājuši, nemācējuši komentēt. Bet raitumam ir ļoti ilga gaidīšana, jo viņš ir iespējams uzkāries nabaks ar visiem pasūtījumiem. No Skandināvijas sūta arī lineļas krāsas. No Lietuvas sūta arī. Šī, piemēram, ķites spaiņas ir, man liekas, no Lietuvas sūtītas. Latvijā var nopirkt mazos iepakojumos. Esmu redzējis lielos, neesmu redzējis. Es, ja godīgi, veikalā neesmu bijis
pusgada. Es nezinu, kas tur notiek. Bet ir Bartolēna firmas arī tāpat kā tas krāsa noņēmies, par ko es minēju. Viņam ir arī puskilograma spainīši, man liekas, pišķīt mazāki par šo. Ķite līdzīgi kā šī. Pēc konsistences ļoti līdzīgi kā šī. Un puskilograms, ja piemēram logu 2 vajag iestiklot, perfekts variants. 11 eiro kaut kādi maksā, man liekas. Bet, jā. Jā, pirmam slānim krāsošanai krāsā arī skatāties, kāda tā krāsa atnāk. Bieži vien viņa atnāk tāda kā plastilīns, tik bieza, dažreiz viņa atnāk šķidra kā krējums. Dažreiz bieza kā krējums, jo krējumi arī dažādi. Nu, kā saldējs krējums dažreiz atnāk. Un tad baigi neko, tad vienkārši silda, bet ja viņi atnāk tik bieza, tad pirmajiem slāņiem arī lineļas pernisu piepilna klāt, arī pāris karotes ieliek, tad terpentīnu pāris karotes ieliek arī pēc sajūtām tā, lai viņi ir, ka viņu ņem ar rotu, uzkarsētu, ka viņa tek, tā kā tikko izgriezts medus. Ja esat kādreiz redzējuši, tas ir perfektākā konsistence, kas var būt. Ja viņa ir šķidrāka, pirmajā kārtā ir ok, pārējām kārtām nav īsti ok. Ja viņa ir biezāka, tad atkal ir grūtāk iestrādāt. Protams, krāsu, eļļu, visu kārtīgi izmaisam, kociņiem, kaut kādiem karotēm, vienalga ko. Teorētiski, ja tā ir kaut kāda pirmā krāsa vai pirmā eļļa, ka viņu silda, ūdens uzsilst, eļļa uzsilst, tāpat kamēr viņa arī silst, tikmēr arī viņa jāmaisa, pieejauc bišķi terpentīnu, stāv un maisa. Un paklausās mīļāko mūziku, kaut kādas 2 dziesmas minimums. Un stāv un meditē. Kitēja tonī dabūja, teiksim, krāsa ir kaut kāda zila, piemēram. Krāsā pāri. Krāsā pāri? Jā. Ja krāsa ir ar pigmentu, viņa noklāja ļoti labi. Arī baltā noklāja diezgan labi. Es nezinu, varbūt arī varētu pamēģināt. Te tas slānis, protams, var būt arī biezāks. Tagad viņi ir super mīksti, es viņu saspēdīšu visu, bet... Respektīvi viņai jāļauj nožūt un tad... Kitei? Jā, kitei jānožūst, jāapžūst vismaz. Un krāso. Ja kitei ir neapžuvusi, tad tā krāsa arī attiecīgi žūst ilgi. Šādā formātā viņa stāvēs pēc nedēļas piesi klāt un būs pilnīgi tas pats. Tā kā labāk nedaudz pagaidīt un pēc tam gaidīt mazāk. Jā. Tā līnija varētu domāt, tāpēc, ka tas ir ekoloģiski, vēl kaut kā, vai tam ir kaut kāds loģisks pamatojums? Viņi strādā visādos veidos, kā aizsarga līdzeklis kokam ļoti labs, kā viņi iekonservē to koku. Ja krāso ar eļļas krāsām, vajag lineļu izmantot. Tur nevar noeļļot koku un pēc tam ūdensbāzes krāsu krāsot pa virsmu. Viņu vienkārši neturēsies. Un tas ir vēsturisks materiāls, tas ir ekoloģisks materiāls, tas ir diezgan lēts materiāls. Tas ir ar laiku pārbaudīts un pierādīts, ka tas strādā, tāpēc mēs arī to izmantojam. Tas ir tāds cilvēkiem parastajiem, nevis galdniecībai. Tad vienu logu saviešana kārtībā var aizņemt, es nezinu, cik tur mēnešus, tāpēc, ka vienkārši jāpasūta, jāgaida. Bet to var izdarīt, aiziet uz veikalu, nopērts, atnāc mājās, sāc darīt. Nedēļas laikā tas logs viss ir izžūts, krāsots. Viss iespējas. Jā, to visu var izdarīt. Tāds formāts logam nopērk, nezinu, kaut kādu ūdensbāzes grunti, ūdensbāzes krāsa, uzklāj visu pa virsu un ir gatavs. Pāris dienās. Kas? Uz 2 gadiem apmēram, jā.